Sveiks, Mārtiņ, ar tevi atkal ir RTV. Esi sveicināts Edgar un Aivar, Artūru Lapinski un visi pārējie, kas mūs ir redzējuši un redzēs varbūt tās vēl kādas 170 gadus un tā uz priekšu uz apakaļ. Vai tu zini, kas ir gačo? Tā uz priekšu uz apakaļ kaut kas uz korumbuļīnes vēl, kaut kas uz ozolu, bet tajā pašā laikā stampāt grīdu arī nav it kā vēlams pēc skaņas kopējā formalizācijas, bet tajā pašā brīdī, teiksim, es šitā dirstu, teiksim, tā kā tas gačo, apmēram tas sauktos, teiksim, es guļu priedēs, kurās es vispār esmu apmaldījies, es vispār pat viņus izskaitīt nevaru, bet tajā pašā brīdī, tauta vispār nav sapratusi, kāpēc viņi vispār klausās, jo es apgalvoju šito te diršanu īstenībā, teiksim, publiski, teiksim, 50 tūkstoši cilvēku klātbūtnē ir, teiksim, pieļaujami, bet tās pašas spriedzes, kuras lūst, zem kurām viņš guļ, ir noteikti nepieļaujami, grīdas stampāšanas, teiksim, izpildījumā. Stampā grīdu vienā ritmā, vienā tādā, tādā būtībā ar tās pašas aspektualizācijas būtību. Un vai tu zini, kas ir Arturs Kaimiņš? Arturs Kaimiņš ir noteikti viens lielisks aktieris, kāds no daudziem, kurš ir, kuru es esmu redzējis noteikti pats dabas skatā, bet Artūru Kaimiņu es noteikti varētu atzīt par vienu no perspektīvākajiem aktieriem, bet ne no tiem labākajiem, es neesmu nekāds kritiķis, bet tajā pašā brīdī Artūram Kaimiņam, ir visa tā perspektīva, nākotnes gājumam, viņa karjeras izaugsmē un visam pārējām, kas ir nepieciešams, priekš publikas. Vai tu zini, ka starp Gačo un Arturs Kaimiņu ir izveidojies konflikts? Es esmu par to informēts. Un ko tu par to domā? Es domāju par to, ka īstenībā tas būtu tieši tāpatās, kā sāk klapēt sievieti. Jo es tā neesmu nosaucis nevienu, es Gačo, no tavas puses, no tavu pieprasījuma puses neesmu tā teicis, kad, teiksim, Arčijs, teiksim, ir sieviete, bet tas ir tieši tas pats, tā ir māksla, tā ir Latvijas kultūras, tas ir kultūras mantojums, Jo, ja tu izaicini puisi, kurš, teiksim, reitingos tev, teiksim, stampā pa dirsu ar kāju, tad noteikti ir, teiksim, pa feisu jāvelk tev pašam, Bet kur ir tā problēma? Kur tā problēma ir tā, kad, skatūs cilvēks mirst uz grīdas līdz savai nāves stundai, Bet, Gačo, atceries vienu lietu, ja tu skaties, pa dirsu dabūsi tu, jeb daboni tu, jo Arčijs ir kultūras mantojuma vēsture. Izaicinātu aktieri uz kaušanos, cik gļēvi, Gačo, es biju labākās domās par tevi. Es uzskatu, ka tas ir tieši tāpatās, kā tieši mani izaicināt, uz klavieru meistarību, teiksim, Gačo, Es izaicinu tevi, uz klavieru meistarību, un tad mēs saprotam, kur mēs esam nonākuši, bet tajā pašā brīdī mēs nevaram stampāt visu laiku mīklu vienā lēdā. Es tevi, Gačo, saprotu ļoti labi, saprotu, teiksim. www.draugiem.lv /Gačo www.draugiem.lv Nāc Gačo dziesmu pasaulē. Tu esi labais. Wow!